Daugavas novada pašvaldības Jēkabpils Europe Direct informācijas centra, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras IGA centra un Ekonomikas ministrijas organizētā pārnovadu uzņēmēju diena, kas sestdien 22. martā notika IGA centrā Aizkrauklē, guvusi plašu atzinību. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 uzņēmēju, amatnieku un iestāžu, kuri prezentēja savu darbu un produkciju, pulcinot vairākus tūkstošus apmeklētāju. Pasākumā piedalījās arī Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Parasti jau šādi tipi runas sāk, man ir patiesas prieks, bet jūs redzat, ka patiešām prieks ir patiess, jo kas var būt patiesāks, ja šeit ir tik daudz darošu, varošu cilvēku un izdomas bagātu cilvēku. Nu, tas nozīmē to, ka mēs esam gatavi strādāt, ka mēs varam strādāt un ka mums ir arī interesi par to un ka mēs neesam no tiem, kas gaužās. Es no savas puses labprāt gribētu atgādināt par maziem vidējiem uzņēmumiem, cik tiem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Nu, visā Eiropā 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu. Un tie ir 99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Tas ir milzīgs spēks. Šie mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā nodrošina vairāk kā 2/3 visu darba vietu. 85% no visām tām darba vietām, kas tiek radītas no jauna. 9 no 10 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem patiesībā ir mikro uzņēmumi ar mazāk nekā 10 darbiniekiem. Tātad jūs redzat patiešām, ka jūsu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Nu, mūsu Latviju Eiropas vidū ir ļoti atzinīgi novērtējusi Pasaules banka, jo Pasaules banka analizē, kā mēs to biznesu taisam, tātad ir tāda programma Doing Business, un mēs šī gada pētījumā esam 189 valstu vidū ierindojušies augstajā 24. vietā. Nu, ir taču arī ar ko lepoties. No visām gandrīz 190 valstīm 24. vieta. Un pie tam pa vienu vietu mēs esam pakāpušies augstāk nekā pērn. Tātad tas ir atkal novērtējums, tas ir vienkārši konstatējums, cik labi mēs esam. Un mēs esam arī top 30 līderu vidū, kas pēdējos gados ir veikuši tādas darbības, kas mums ir ļāvuši nostiprināties šo līderu valstu vidū. Un mēs esam ļoti labi gan uzņēmējdarbības uzsākšanā, gan kredītu saņemšanā, gan pat arī būvatļauju saņemšanā, kur mums līdz šim bija zināmas problēmas, bet mēs esam uzlabojuši šo sniegumu un tāpēc arī uzlabojuši savu sniegumu vispār. Latvijā ir apmēram 86 000 ekonomiski aktīvi individuālo komersantu un komerc sabiedrību. Un gandrīz 100%, 99,5% tie atbilst MVU kategorijai. Nu, varētu teikt, ka mums ir ļoti daudz šo mazo un vidējo uzņēmumu. Mums ļoti daudz mazie un vidēji uzņēmumi darbojās servisa sfērā. Un jāsaka, ka tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā strādājošo skaits, un tas arī ir ļoti nozīmīgi. Kur mums vēl ir jāsaņemas? Tas ir inovāciju sektors, tas ir jauno produktu sektors. Tur mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir mazāka loma, lai gan man šķiet, ka latvietis pēc savas dabas ir absolūts inovators. Mēs vienmēr zinām, ko darīt, kā lai izdzīvotu, lai atrastu izēju visgrūtākajos apstākļos. Un līdz ar to tieši šis sektors, acīm redzot, mums ir vispiemērotākais. Nu, un tas, ko mēs šodien redzam, tas tiešām vieš optimismu. Es jūs visus sirsnīgi sveicu ar to, ka jūs šeit esat, ar to, ka mums ir cerības un lielas pamatotas cerības arī labi attīstīties. Un lai jums ir bagāta šī diena, nāciet 11. būs semināri. Es arī mēģināšu pastāstīt lietas, kas jūs praktiski varētu interesēt, ko mēs varam sagaidīt no Eiropas Savienības. Nu, tātad vēlreiz paldies jums par to, ka jūs šeit esat un lai jums ir skaista, ražīga, kontaktiem bagāta diena.
Pārnovadu uzņēmēju diena aizkrauklē, kas notiek Iga centra plašajās telpās un tiek rīkota jau 3. gadu, ir pasākums, kas sniedz lielisku izdevību parādīt sevi, atrast sadarbības partnerus un domu biedrus, kā arī palūkoties, ko dara citi. Tāpat arī apmeklētājiem bija iespēja bez maksas apmeklēt seminārus, kur tika sniegta informācija par Eiropas Savienības aktualitātēm uzņēmējiem. Pārnovadu uzņēmēju dienu izstādi arī šogad kuplāku padarīja sadarbības partneri Skrīveru, Kokneses, Viesītes, Madonas, Krustpils un Jaunjelgavas novadu pašvaldības, kuras pasākumā ieradās ar savu novadu uzņēmējiem, prezentējot gan savus novadus, gan arī interesantākos piedāvājumus. Pateicoties par sadarbību 2013. gadā, Aizkraukles novada pašvaldība sumināja aizkrauklē strādājošus uzņēmumus un uzņēmējus 10 nominācijās. Nominācijā Aizkraukles labdaris balvu saņēma akciju sabiedrība Virši A. Izaugsme aizkrauklē Sijā Remīro Travel. Aizkraukles inovācija Sijā VPC Green Deck. Aizkraukles lauku cerība Armands Bērtulsons, draudzīgākais klientam Sijā Imaga, kafejnīca Panna. Aizkraukles stabilitāte Sijā A. Egles. Jauniešu iecienētākais uzņēmums Sijā Urzula, kafejnīca Betija. Zaļā produkta veicinātājs Sijā Tuņķi, veikals Krokus. Vietējās identitātes produkts Mājas kūkas aizkrauklē. Pārrobežu sadarbības partneris Birži Lietuvā. Aizkraukles televīzija arī viesojās šajā omulīgajā pasākumā, satikās ar interesantiem cilvēkiem un uzklausīja viņu viedokļus. Šodien Aizkrauklē pārnovadu uzņēmēju dienas. Liels ņudzeklis un kņāda valda Iga centrā. Ir svētku atmosfēra, tirgošanās, sarunas, dažādu nākotnes projektu sarunāšana un paredzēšana. Un ir arī ciemiņi. Pie mums ciemos ir Mārtiņš Bondars, un mēs aicināsim viņu atklāt, kādēļ, ar kādu mērķi viņš ir iegriezies Aizkrauklē, vai nejauši, vai ir kāds slēpts iemesls. Gluži jauši. Novadomas priekšsēdētājs Leons Līdums man laipni uzaicināja šajā nedēļā un teica, ka būs burvīgs pasākums, sabrauks dažādi novadu uzņēmēji, gan tie, kas piedāvā savu preci, gan pakalpojumus, un varēs gan šo to nobaudīt, gan satikties ar šiem cilvēkiem, un tādēļ esmu šeit. Jā, kā jau kā visiem latviešiem sestdienā tirgus diena, tad var arī doties kādreiz uz kādu citu kaimiņu novadu tirgu. Un ko jūs labu redzējāt, ko labu satikāt, ko labu baudījāt? Nu, tieši tā, man sestdienās ir tā, kā ģimenei tradīcija. Es ar savu mīļoto sievieti, jeb sieviņu, sestdienas rītos dodos uz tirgu, un šodien mazliet izpaliku, jo es esmu šeit, bet par lielāko prieku es gandrīz esmu visu to pašu nopircis, ko es pērku tirgū. Bija visas preces, ko vajadzēja? Visas preces, ko vajadzēja, tā kā esmu iepircies un priecīgs un patiešām atklājis tādas lietas, ko es neesmu līdz šim baudījis un kuras varbūt nav pieejams citās Latvijas vietās. Piemēram, kas? Piemēram, tur tā ļoti smuki burciņās apakoti ķiplociņi priekš dažādām taisīšanām, un saimnieces viss zina, ka tās rokas, pēc tam smaržo kādu laiciņu, bet tas ķiplociņš pie tā ēdiena vajadzīgs klāt. Tad es nopirku veselu burciņu ar jauku ķiploku, jau sataisīt kopā ar olīveļiņu un sālīt, tā kā manai mīļotai sievietei, sieva būs ļoti priecīga. Nopirku arī smukas un gardas gotiņas priekš savām mīļajām meitiņām. Jā. Tad jūs esat iepircies Skrīveru stendā. Es pilnīgi jūtu, kur jūs esat bijis. Biju Skrīveru stendā, un tā sanāca, ka Skrīveru stendam ir vesels 2 vietās, kur gotiņas tirgoja. Tā kā es nopirku vienā vietā gotiņas un otrā vietā nopirku citus našķus meitiņām. Tā kā tādas lietas. Tad es arī nopirku priekš skāpos zupas cūkas stilbiņu. Tā ir, protams, svētas maize, ko man izdodās atrast mūsu pusē, vai ne? Un tā ir man ļoti iecienīta. Un, protams, šodien iepazinos arī ar Ievas sieru. Ievas siers patiesi labs, vai ne? Patiesi labs, un tur tāds cietais siers, ko var uzrīvēt un uz salātiem uzbērt. Tā kā tas ir lieliski. Jā, man pilnīgi liekas, ka jūs esat visu apguvis un visu
paspējis redzēt, vai iznāca arī ar Līdumu kungu parunāt par nākotnes iecerēm mūsu novadā, par sadarbību, par visādām citām lietām, par darbu, teiksim, kā ir? Mazliet parunājām, bet galvenais tas lielākais prieks, ka es drīz būšu noteikti atpakaļ, jo runājām ar studentu pašpārvaldes jaunieti, kas faktiski uzaicināja, teiksim, būt skolā, parunāties ar ģimnāzistiem par augstskolu izvēlēm, par to, kā tas notiek. Tas jau šajā pavasarī notiks tuvākajā laikā, ja? Es ļoti ceru, ka mēs uzņēmām kontaktus un esam gatavi. Es esmu gatavs būt atpakaļ jau tuvākajā mēnesī, lai runātu ar jauniešiem. Nesen bija Ogrē, kur jaunieši interesējās, kā tad domāt par to, ko izvēlēties, kā tas skatīties uz augstskolu. Bet vissvarīgāk arī, protams, kā domāt par to, ko mācīties. Kādām tad jābūt tām iemaņām 21. gadsimtā, lai tu būtu konkurētspējīgs. Par šito mēs runājam daudz, ja? Tā pašā laikā jauniešiem tā interese milzīga. Un ja es varu kādam tas, ko es saku, aizķerās un palīdz, es par to esmu priecīgs. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka arī varbūt kāds aizkrauklis jaunietis, kas vēl nav īsti nostabilizējies kādā sfērā, turpināt savu dzīvi, no jums gūs kādu dzirkstelīti. Sakiet, vai jūs arī kādu dzirkstelīti guvāt no aizkrauklis apmeklējuma šodien? Protams, tas optimisms, kas šeit ir cilvēkos, tas man vieš patiešām lielu prieku, ka vēl joprojām reģionos nav visi aizbraukuši, ka cilvēki ir gatavi cīnīties par sevīm un tiem, kas ir, varbūt, teiksim tā, varas gaiteņos, viņiem patiešām ir jādomā par to, lai saglabātu lauku skolas, lai uzturētu lauku infrastruktūru un ceļus, lai neslēgtu doktorāts, un tā tālāk, lai cilvēkiem būtu pieejami pamatlietas, lai viņi varētu turpināt dzīvot laukos, jo, protams, laukos un reģionos izdzīvošana ir daudz sarežģītāk nekā lielajās pilsētās. Jā, protams, tikai kopā mēs varam paveikt daudz ko, viens otram palīdzot ar padomu. Un sakiet, vai jūs arī šodien baudīsiet vakara programmu, jo Kultūras namā ir Dona koncerts un pēc tam uzņēmēja balli, kā tur būs? Es ar lielāko prieku to darīju, tikai mans meitas dejo tautas deja ansamblī Dzinteriņš, un Dzinteriņš tikko nosvinēja 60 gadu jubileju. Un šovakar ir Dzinteriņu vecāku balli, jo bez tiem vecākiem nekā nesanāk. Un man sieva iznāk, ka viņa ir tajā vecā komitejā. Un es nekādu nevaru. Man jāpavada man mīļotā sieviete. Protams. Teiksim, lielu paldies, ka bijāt šeit. Un varbūt noslēgumā kādu novēlējumu aizkraukliešiem. Mēs jau dzirdējām komplimentus no jums, bet varbūt vēl kaut ko tādu kā beigu domu. Es vienmēr saku, ka pārsteidziet vispirms paši sevi, un tad jūs arī pārsteigsiet mūs, lai jums izdodas. Liels paldies, lai jums veiksmīgs šis vakars un šis pavasars, un vispār, lai jums viss ir kārtībā. Paldies, jums tāpat. Paldies. Šodien Pārnovadu uzņēmēju dienās ir vērojams, ka daudz jaunieši piedalās, ir aktīvi, palīdz, strādā kā brīvprātīgie, un ar vienu no viņiem mēs saprunāsimies. Tas ir Artūrs no Aizkraukles novada ģimnāzijas. Saki, lūdzu, kādi ir tavi pienākumi šodien šeit uzņēmēju dienā? Kādā veidā tu palīdzi organizēt vai prezentē kaut ko? Viss ir ļoti vienkārši. Mēs esam izveidojuši skolēnu mācību uzņēmumu kopā ar ģimnāziju. Un manos pienākumos bija izveidot prezentāciju. Šobrīd mēs aizmugurē viņu neredzam. Pēc kāda laika viņa būs. Tas ir par Aizkraukles novadu, kā bija pirms un kā ir šobrīd realizētie projekti un tam līdzīgi. Un paralēli es arī palīdzu jauniešiem balsot par mūsu zvaigžņu komandu ratiņkrēslos. Un mēs tā arī darbojamies. Varbūt es varu sīkāk par skolēnu mācību uzņēmumiem pastāstīt, tie nepieciešamiem kopumā. Tie ir Junior Achievement projekts, un mēs esam tur iesaistījušies. Mums nācās mēs rakstījām biznesa plānu, un pēc tam arī mēs realizējām to biznesa plānu darbībā, darbojamies praktiski, un šobrīd arī tas ir viens no pasūtījumiem, kuru mēs realizējām. Respektīvi, man ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar fotosesijām un reklāmas izveidi. Tā kā es piedāvāju fotosesijas. Arī reāli vai tikai tas ir tāds teorētisks? Nē, tas viss notiek reāli. Firma darbojas reāli, tā kā it kā dzīvē tas arī tā būtu? Jā, mēs arī veicam grāmatvedību un tam līdzīgas lietas, un viss notiek reāli. Tikai vienīgais, tā kā mēs esam skolēnu mācību uzņēmums, mums nevajag maksāt nodokļus. Bet jūs arī esat tā kā reģistrēti? Jā, mēs esam reģistrēti, bet caur Junior Achievement. Tas projekta ietvaros, ja? Un cik sen tas projekts?
Projekts pats jau darbojas ļoti sen, bet uzņēmums var pastāvēt 1 gadu. Bet pēc tam var pagarināt, jo mums ir tā, ka pati ideja ir izveidot uzņēmumu, padarboties un arī likvidēt uzņēmumu pa visiem dokumentiem, un tie dokumenti ir ļoti pielīdzināti reālai darbībai. Tādā veidā, un mēs arī darbojamies, jā. Un cik, piemēram, tavā firmā ir darbinieku, vai tu esi vienā personā, vai tev ir komanda? Man ir darbinieki, man ir 2 darbinieki nodarbināti, respektīvi viens ir klientu piesaistītājs, otrs ir fotogrāfs. Tu esi kā menedžers, vadītājs? Es esmu gan kā menedžeris, gan kā vadītājs, gan arī reizēm pats fotografēju. Piemēram, šobrīd arī iepriekš es pastaigāju kaut kādas ainas paņēmu, lai būtu ieskats arī, kas šeit notika par projektu, jo mans fotogrāfs nevarēja ierasties. Respektīvi, es arī viņu aizvietoju. Lieliski. Un tu teici arī, ka jūs palīdzat balsot mūsu ratiņu basketbola komandas izveidošanai. Vai bija cilvēkiem atsaucība šodien, kā tu jūti, vai bija viegli viņus piesaistīt uz balsošanu? Es domāju, ja pareizi uzrunājot, jebkur var piesaistīt. Un bija ļoti jauki. Bija cilvēki, kuriem vienkārši nebija vēlmes, varbūt tāpēc, ka tas viss darās internetā un nākās, piemēram, dot savu telefonu numuru un tam līdzīgi. Bet atsaucība ir atsaucība, jā. Vienkārši vajag pareizi uzrunāt to cilvēku. Vai jums arī šī pieredze, kā skolēniem piedaloties šajā uzņēmēju dienā, gan gatavojot prezentācijas, gan piesaistot šos konkrēti klientus uz balsošanu, kā jums šķiet, vai šīs iemaņas jums nodara? Es domāju, viennozīmīgi, jā, jo man, teiksim tā, ļoti kādu laiku atpakaļ man bija kautrība no cilvēkiem. Es nevarēju viņu uzrunāt, bet šobrīd man cilvēku uzrunāt nesagādā nekādas grūtības. Un savā veidā tās ir iemaņas, kuras attīsti. Un arī vienkārši labus darbus darīt. Arī patīkami attīstīt savu novadu savā veidā, arī palīdzēt viņam attīstīties un tam līdzīgi. Kā jums vispār vērtēt šādu pasākumu, kā uzņēmēju dienas šeit Aizkrauklē, vai jūs esat pirmo reizi, vai esat bijis jau iepriekš, un kā jums šķiet, vai tas ir vajadzīgs uzņēmējiem, iedzīvotājiem, kāds no tā labums? Esmu jau 2. reizi šajā pasākumā, pagājušajā gadā arī piedalījos, un es domāju, ka jā, tas ir vajadzīgs pasākums un ļoti noderīgs un jauks. Piemēram, tie paši semināri, viņi ir izglītojuši, un tur var uzzināt kaut ko jaunu, piemēram, kā attīstīt savu uzņēmumu, kur gūt vajadzīgos līdzekļus apgrozījumam vai ieguldījumam un tam līdzīgi. Un kopumā te daudz cilvēku, jauni uzņēmumi reklamē sevi, piemēram, Ievas siers un tam līdzīgi, tur ir siers, tas Veceļjāņu uzņēmums. Tam līdzīgi. Tas ir ļoti noderīgs pasākums, manuprāt, jā. Vai tu domā arī nākotnē savu dzīvi saistīt ar uzņēmēju darbību? Viennozīmīgi, jā. Pilnīgi un skaidri zini jau to, ka 100%? 100%, viennozīmīgi. Kurā klasē tu mācies? Šobrīd 11. Tev vēl 2 gadi tā kā skolā šis un nākošais, un kādā nozarē tu arī jau zini? Ir vairākas idejas. Viena nozara varētu būt tieši reklāma, ar ko arī mans uzņēmums mācību ir saistīts, jo sāku saprast, ka šī sfēra īstenībā ir tā, kurā es varētu būt diezgan spēcīgs. Tas varētu būt kaut kas no lauksaimniecības. Ir idejas dažādas, ir vairākas biznesa idejas un biznesa projektiņi mazi, kuri top, kurus varētu nākotnē izmantot, bet īsti vēl neesmu izlēmis, kurš būs tieši tās. Mēģināšu visu, kas nesanāks, sākšu strādāt pie nākamā projekta, bet es nepadošos viennozīmīgi. Šogad mācību firma tātad 1 gadu pastāvēs, vai būs iespēja arī nākošgad veidot vēl nākošo firmu? Es domāju, ka iespēja ir un var veidot, jā, bet es īsti neesmu pārliecināts, vai es tieši turpināšu šo, jo ir arī savas atšķirības no reālās uzņēmējdarbības. Un piedaloties dažādos konkursos, pieņemsim, arī īsti laika nepietiek, jo sanāk aizbraukt uz Rīgu uz vairākiem konkursiem saistībā ar biznesu, un tad ir tā, kā ir laika nepietiek tam visam. Labi, Artur, paldies par sarunu un novēlu tev patiešām sasniegt savus mērķus. Paldies par jauniešu līdzdalību šajā pasākumā. Paldies par sarunu. Paldies.